Labdien visiem, kas pieslēgušies pirmajam ķīmijas skolotāju semināram šajā mācību gadā. Un seminārs veltīts nopietnam tematam, atgriezeniskai saitei, tādai atgriezeniskai saitei, kas uzlabo skolēnu sniegumu. Un tātad šajā seminārā esmu formulējusi arī sasniedzamos rezultātus, un tie vedīs mūs uz mērķi saprast, kā iespējams pilnveidot atgriezenisko saiti, lai tā virzītu skolēnus pretī labākajiem sniegumiem. Tātad sākotnēji gribu, lai jūs iepazīstaties ar faktoriem, kuri ietekmē skolēnu sniegumu. Pavisam šeit esmu izdalījusi vairākus šādus faktorus, un jūsu pirmais uzdevums būs izmantojot tātad saiti vai noskanējot QR kodu, mēģināt no šiem nosauktajiem faktoriem atlasīt 3 faktorus, kuriem jūsuprāt ir vislielākā ietekme uz skolēnu sniegumu. Kamēr jūs meklējat savus telefonus un izdarat izvēli, es izlasīšu šos faktorus. Tātad skolēnu sniegumu var ietekmēt skolotāju attiecības, skolēnu skaits klasē, mācīšanās stratēģijas, mācīšanās mazās grupās, pozitīva klasvadība, skaidrs sasniedzamais rezultāts, vienaudžu ietekme, attīstošā atgriezeniskā saite un lasīt prasmes uzlabošana. Šie, protams, nav vienīgie faktori, kas ietekmē skolēnu sniegumu, bet padomājiet lūdzu, kuri jūsuprāt ir tie 3 faktori, kuriem ir vislielākā ietekme uz skolēnu sniegumu. Tad apskatīsimies, vai varam ieraudzīt, kādas ir tās jūsu sniegtās atbildes. Nu, un tātad jūs nosaukt lielākai daļai vai tātad ievērojams skaits no jums uzskata, ka svarīgas ir mācīšanās stratēģijas, tikpat svarīgas jūsuprāt ir skolēnu un skolotāju attiecības. Un tātad, protams, esat sapratuši arī, ka arī šīs dienas temats ir pietiekoši svarīgs, tāpēc arī jūs esat šodien šeit, lai kopīgi mēs saprastu šīs atgriezeniskās saites ietekmi. Gribu salīdzināt šīs jūsu iesniegtās atbildes ar pētījumos iegūtajām atbildēm. Noņemsim tātad aptaujas rezultātu un atgriezīsimies prezentācijā. Tātad, ko tad rāda mums pētījumi? Un tātad šeit jūs redzat pētījuma rezultātus. Pētījumā iesaistīt ļoti liels skolēnu un skolotāju skaits, un mēs redzam, ka tātad jūsu nosauktie faktori ir ļoti ietekmīgi, bet tātad vislielākā ietekme pēc konkrētā pētījuma rezultātiem ir tieši attīstošai atgriezeniskai saitei. Arī man pašai iepazīstoties ar šo pētījumu, vēlreiz likās ļoti tā
pamatoti, ka mēs šajā mācību gadā tad arī vairāk pievērsīsim uzmanību tieši šai te attīstošai, jeb efektīvai atgriezeniskai saitei. Un, lai mēs nokļūtu savās domās uz vienas lapas, tad sākotnēji mēģināsim iziet cauri tam, kas tad ir šī atgriezeniskā saite un kāda ir viņas ietekme uz mācību procesu. Un tātad jūs redzat, kad pēc šīs infografikas, kad atgriezeniskā saite ir apskatāma tikai un vienīgi kopā ar visu mācību procesu. Un tātad pirmais mēs redzam, ka tātad vistiešākais sakars atgriezeniskai saitei ir tieši ar plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu. Tad, kad skolotājs ir nodefinējis šo sasniedzamo rezultātu, viņš arī ir sagatavojis uzdevumus, ar kuru palīdzību skolēni nonāks līdz plānotajam sasniedzamajam rezultātam. Un tad kādā brīdī skolēni saņem atgriezenisko saiti, jeb informāciju, ko tad par savu sniegumu, par to, kā uzlabot, kādas darbības nepieciešamas, lai tālāk uzlabotu savu sniegumu un sasniegtu šo te ieplānoto sasniedzamo rezultātu. Tātad atgriezeniskā saite tā ir informācija, ko skolēns saņem par savu sniegumu ar mērķi uzlabot sniegumu. Un, kā jau jūs redzējāt slaidā par pētījumu, tad atgriezeniskās saites svarīga ir atgriezeniskās saites efektivitāte, jo tikai efektīva atgriezeniskā saite mums tātad iedod to tiešām ietekmi uz skolēnu sniegumu. Un tad, ja mēs gribam sīkāk izpētīt, kāda atgriezeniskā saite būtu uzskatāma par efektīvu, tad mums ir jāvēršās pie atgriezeniskās saites struktūras, no kā tad šī saite sastāv, no kādām daļām. Un šeit palīdzīgi ir domāt par tiem jautājumiem, uz kuriem atbildes sniedz tātad šī atgriezeniskā saite. Un pavisam mēs varam nodalīt tādas 3 daļas, jeb 3 jautājumus. Tad skolēnam noderīga atgriezeniskā saite atbildēs uz jautājumu, kas man izdodas, kas man jāuzlabo un ko un kā es varu darīt citādi, lai uzlabotu savu sniegumu. Šis jau ir gana izaicinoši, es domāju, priekš tādas praktiska izpildījuma, domāt par šo, lai atgriezeniskā saite saturētu šīs atbildes uz jautājumiem. Bet gribu pievienot vēl vienu aspektu, kas arī ir ļoti svarīgs, ja mēs gribam tiešām saprast, par ko mēs domāsim, lai atgriezeniskā saite būtu pēc iespējas efektīvāka. Un tātad tas, par ko mums būtu jādomā, kas tad ir tas, par ko mēs sniedzam šo atgriezenisko saiti. Un šeit ir iespējams izdalīt tādas tā kā 4 dimensijas. Tātad atgriezeniskā saikne var būt par konkrētu uzdevumu izpildi. Un tāda atgriezeniskā saite parasti nozīmē to, ka tā informācija, ko saņem skolēns, ir
tad pareizi vai nepareizi izpildīts uzdevums. Bet tātad šai dimensijai būtu vēlams pievienot nākošo dimensiju, jeb tātad domāšanu par pašu procesu, kā skolēns, kāds process skolēnu noveda vai var novest pie pareizas sasniedzamā rezultāta. Un tātad šis process, kas skolēnam ir jāveic, viņš parasti viņu iespējams sadalīt soļos vai skatīties kādas atšķirīgas stratēģijas, kā var nonākt atšķirīgiem ceļiem pie tā paša rezultāta. Un tātad atgriezeniskai saiknē vajadzētu saturēt informāciju par procesu, kā nonākt pie rezultāta. Nu, ja mēs gribam vēl pievienot atgriezeniskai saitē vērtību, tad nākošā dimensija ir par pašregulāciju. Tātad tā ir informācija skolēnam, kas viņam ļaus nākotnē, tad, kad viņš nonāks vēlreiz pie šāda vai līdzīga uzdevuma, saprast, kā viņam veikt šo uzdevumu. Vai viņam ir kādas atgādnes, vai viņam vajadzētu piemēram, izsvītrot jau izdarītos soļus, vai kāds savādāk, kas palīdz skolēnam tātad pašam regulēt savu mācīšanās procesu un apgūt pašvadības prasmes. Tālāk vēl viena dimensija, kurai šodien mēs pieskārsimies mazāk, ir par pašu personības izaugsmi. Jo mēs zinām, ka mēs kā ķīmijas skolotāji esam atbildīgi arī par skolēnu sociālo-emocionālajām prasmēm, par skolēnu, par ieradumu veidošanu, par attieksmi veidošanu. Un līdz ar to tas ir saistīts arī ar skolēna personību, un es domāju, ka šī dimensija nav mazsvarīga, saņemt arī atgriezenisko saiti par to, tātad, kādi ir izveidojušies mani ieradumi, un vai ir kādas tādas īpašības manī, kas man liedz, piemēram, sasniegt šādus labāku rezultātu, kā es to varētu mainīt. Nu, lūk, tātad tas, kā mēs varam paskatīties uz atgriezenisko saiti, ir tātad diezgan tāds komplicēts process, un uzreiz es gribu teikt, ka ne jau katrā stundā un par katru sasniedzamo rezultātu mēs varam sniegt šo saiti visās 4 dimensijās, bet ja mēs gribam katrs uzlabot savu to atgriezeniskās saites sniegšanas veidu vai formu, tad mums svarīgi ir šie teorētiskie koncepti, kas mums palīdz virzīties savā pedagoģiskajā praksē, kā saka, uz priekšu un sevi attīstīt. Lai nebūtu tikai šāda teorētisko konceptu iepazīšana, tad es domāju, ka mēs varētu virzīties tālāk ar tādu piemēru analīzi. Esmu sagatavojusi šādus piemērus.
ceru, ka jūs man domāsiet līdzi. Tātad, jā, piemērus esmu izvēlējusies no 8. klases ķīmijas, bet principā viņus var diezgan viegli arī ieraudzīt citu klašu ķīmijas kursā. Un, piemēram, sasniedzamais rezultāts par ķīmisko formulu veidošanu. 8. klasē tie būs binārie savienojumi. Un tātad stundas gaitā skolotājs tātad ir ieplānojis, vispirms parādījis, kā to dara, un tad ieplānojis dažādus vingrināšanās paņēmienus, un kādā brīdī tātad ir ieplānojis sniegt šo atgriezenisko saiti. Un tātad šeit ir jāuzraksta 6 piemēri. Tātad alumīnijas man ir izdzisis, bet savādāk ir saprotami, tātad skolēnam ir jāuzraksta 6 piemēri, jāizveido tātad bināro savienojumu ķīmiskās formulas. Un tātad apskatoties vai salīdzinot ar pareiziem piemēriem, vai varbūt elektroniski iegūstot pareizās atbildes, tātad skolēns saņem šādu saiti, ka pareizi viņš ir izpildījis 4 piemērus no 6. Un tātad šis pirmais piemērs tātad ilustrē atgriezenisko saiti par konkrēto uzdevumu. Pareizi ir izpildīti 4 piemēri no 6. Savukārt nākošajā slaidā padomāsim kopīgi par to, kā šādu atgriezenisko saiti iespējams uzlabot, lai viņa tiešām pēc iespējas uzlabotu skolēna sniegumu. Jo, jā, ir labi, kad es varu nokonstatēt, vai es esmu pareizi izpildījis uzdevumu, bet tātad atgriezeniskās saites būtība ir tā, ka man ir svarīgi saprast, kā virzīties tālāk. Nu, un tad pirmais, ko jau mēs varam izdarīt, tas ir tiešām atgriežoties pie atgriezeniskās saites struktūras, šiem 3 jautājumiem, kas man izdodas, kas jāuzlabo un ko darīt tālāk, tad mēs varam strukturēt šo atgriezenisko saiti. Un tātad mēs varam ieraudzīt, ka tātad veicot nepieciešamās darbības, kas nepieciešams, jeb soļus, kas nepieciešami, lai skolēns uzrakstītu šīs ķīmiskās formulas, tātad ar pirmajiem 2 soļiem vai tātad ķīmisko elementu simbolu uzrakstīšanu un oksidēšanas pakāpju noteikšanu, skolēni ir tikuši galā. Un tātad jau pasakot viņiem šo, mēs uzlabojam atgriezenisko saiti ar šo pozitīvo tādu ziņu, kad ir lietas, ar kurām viņi tiek galā. Un tas ir šāda te pozitīva pieeja, tas ir gluži kā katalizators ķīmiskai reakcijai. Tātad arī bez katalizatora ķīmiskā reakcija notiek, bet lēnām. Un tieši tāpat ir ar šo tādu pozitīvo ziņu par to, kas tev izdodas. Tas skolēniem palīdz virzīties tālāk, ja viņi saprot, ko viņi jau var izdarīt. Un tātad mēs redzam, ka kļūdas ir radušās,
indeksu izlikšanā, un tas arī ir jānorāda. Un tātad šeit jau mēs ieslēdzam šo procesu. Jā, tātad mēs saprotam, ka ķīmiskās formulas veidošana sastāv no soļiem, tas ir process, un tātad mēs jau runājam par to, ka šajā procesā, šajā solī, vai varbūt jūs strukturējat to savādāk, piemēram, vidējā izglītībā, netik sīki izdalat šos soļus. Ja? Tātad procesā ir šī kļūda. Un tad, kā mums šo kļūdu izlabot? Tātad, kā to izdarīt? Un šeit mēs pasakam, ka svarīgi ir pārliecināties, ka kopējais savienojuma lādiņš ir 0, un mēs iedodam jau ar nākošo tādu jautājumu, lai tad atgriezeniskā saite var sevi ietvert arī jautājumu par to, kā skolēns varētu pārliecināties, ka indeks šo noteikumu atspoguļo. Un kāpēc varbūt vajadzētu uzdot jautājumu, nevis pateikt priekšā, kā to var izdarīt. Tādēļ, kad skolēni to varētu izdarīt dažādākos veidos, ja? Nevis vienā veidā tikai. Un tāpēc, ja mēs gribam arī šo pašregulācijas dimensiju ieslēgt šajā uzdevumā, tad tieši šādu jautājumu uzdošana varētu būt palīdzīga skolēniem šajā ziņā. Bet, protams, arī, ja jūs pateiksiet priekšā, kā to izdarīt, vai atcerēsieties, kā jūs to darījāt, arī tas būs skolēnam palīdzīgi. Un, ja mēs salīdzinām ar to atgriezenisko saiti, kad tev ir izpildīti pareizi 4 piemēri no 6, mēs redzam to atšķirību, kā lēnām apaudzējot šo informāciju atbildot papildu uz atgriezeniskās saites struktūras jautājumiem, mēs lēnām tad ceļam šo atgriezeniskās saites tātad efektivitāti. Otrs piemērs būtu tāds, kas vairāk virzītu skolēnus uz pašu procesu. Tātad šeit paņēmu sasniedzamo rezultātu, kas ir ķīmisko reakciju vienādojumu sastādīšana. Un uzdevums, kuru skolotājs izvēlējies, lai varētu skolēniem sniegt atgriezenisko saiti, arī satur procesa jautājums. Tātad skolēnam ir ne tikai jāattēlo magnīja savienošanās ar skābekli, ar ķīmiskās reakcijas vienādojumu, bet arī jāuzraksta soļi. Tātad, ko katrā solī viņš ir izdarījis. Un kāpēc? Ja tas ir iespējams. Un tad jau mēs varam vai nu savstarpēji vērtējot, tad par vērtēšanas formām runāsim drusciņu vēlāk. Mēs tātad mēģinam sniegt to atgriezenisko saiti par to, kā tad skolēnam ir izdevies attēlot reakcijas vienādojumu un tieši aprakstīt šos savus darbības soļus. Šeit man ir tātad izveidota šī atgriezeniskā saite. Pārslēgšu nākošo. Kura ir ļoti bagāta ar informāciju, un es domāju, jau pati par sevi skolēnam palīdzīga.
Tātad mēs pasakam šo pozitīvo, ka tev izdevās uzrakstīt izēvielu un produktu ķīmiskās formulas, ka tu salīdzināji ātomu skaitu abās pusēs, un ieliekot koeficientu pirms magnija oksīda, panāci skābekļa ātomu skaitu, vienādu ātomu skaitu abās vienādojuma pusēs. Un mēs redzam, ka skolēns nav ticis līdz galam, tātad magnija ātomu skaits nav novienādots, un sakam, nu, paskaties, vai tad magnija ātomu skaits tev arī abās pusēs ir vienāds. Domāju, ka šī jau ir gana laba atgriezeniskā saite, gan nevis laba, bet efektīva. Ja? Bet jautājums ir, ja mēs gribam pievērst uzmanību procesam, un tas šī gadījumā ir svarīgi, jo reakcijas vienādojums skolēnam būs jāraksta visu laiku, kamēr viņš mācīsies ķīmiju. Un kaitinoši, es domāju, arī jūsu pieredzē ir tas, ka mēs reizēm, līdzīgi kā vecas plates atkārtojam nepārtraukti vienu un to pašu, vienus tos pašus ieteikumus skolēniem, un redzam, ka viņi ir aizmirsuši, pavisam drīz jau to, ko, mūsuprāt, esam viņiem iemācījuši. Tāpēc es domāju, ka šeit ir vērts padomāt par to, tieši par to procesu. Jā, tātad ir kaut kāda stratēģija, vai laikam šajā gadījumā pareizāk teikt tāds algoritms, kuru jāievēro tātad skolēnam, attēlojot ķīmisko pārvērtību ar reakcijas vienādojumu. Un tāpēc arī atgriezeniskā saitē mums ir jācenšas tad vairāk sniegt to informāciju tieši par pašu to procesu. Tātad mēs sakam, ka skolēnam ir izdevies aprakstīt, kā viņš izvieto koeficientus, un tātad šie soļi, ko viņš ir uzrakstījis, parāda, ka viņš izprot reakcijas vienādošanas procesu. Ja, pašu procesu viņš saprot, kādi soļi ir jāveic. Un mēs varam norādīt tieši uz to soli, kur viņš ir kļūdījies, ja, kā tieši tajā viņa spriešanā par to, kādus soļus viņš veica, ja, viņš varētu kaut ko izmainīt. Es mēģināju uzrakstīt šādi. Nākamreiz skaidrāk pamato, kā tieši tu izvēlies, kuram elementam koeficients mainīt vispirms. Varbūt jums ir kāds vēl ieteikums attiecībā pret šo procesu. Un tas, ko mēs varētu ieteikt skolēnam, kā virzīties tālāk, tātad es to noformulēju tādos tā kā jautājumos, jo, manuprāt, ja iet runa par pašregulāciju un pašvadības prasmēm, tad jautājumi ir ļoti noderīgi. Tad kādas pazīmes tev palīdz saprast, ka vienādojums ir novienādots, un vai šī secība darbojas arī citām reakcijām. Jo mums jau ir jāpalīdz ieraudzīt skolēnam, kad tajā solī, kas ir koeficientu izlikšana, mums reizēm ir un diezgan bieži ir jāatgriežas vēlreiz atpakaļ pie ātomu skaita salīdzināšanas abās pusēs. Ja? Un tas ir tātad šī procesa tajā solī, kurā koeficienti tiek izlikti. Tad mēģinam ar atvērtiem jautājumiem
skolēnu virzīt šajā virzienā, lai viņš nākamreiz, ieraugot šo procesu, pievērstu uzmanību tātad šim procesa solim. Nu, lūk, un man ir vēl viens piemērs, kur vairāk gribēju iezīmēt tieši atgriezniskā saiti, kura strādātu vairāk uz to pašregulāciju. Un tātad, nu, izvēlējos tādu piemēru, kur skolēns apgūst tātad maisījuma sadalīšanu praktiski. Un tātad skolēnu uzdevums ir praktisks, tātad viņam ir dota darba gaita, un viņam ir jāatdala šis neviendabīgais maisījums, ievērojot darba gaitu, drošības noteikumus un lietojot traukus un piederumus. Un tātad uzdevums ir samērā komplekss, un tātad rezultāts ir tāds, ka skolēns ir atdalījis varāmo sāli no smiltīm, bet mēs esam vērojuši procesu, un kaut arī rezultāts ir izdevies, mēs novērojām to, ka ne visās darbībās šī darba gaita tik precīzi ievērota. Nu, padomāsim, kā šādu atgriezenisko saiti par šo pašregulāciju, jo tā šajā gadījumā ir tā lieta, kurām mums būtu jāpievērš uzmanību, gan pašā sākumā, kad skolēni apgūst laboratorijas darbu prasmes, gan praktisko darbu prasmes, gan arī vēlāk. Nu, un ja mēs gribam to atgriezenisko saiti vairāk novirzīt tieši uz šo pašregulāciju, tad atkal pievienojam noteikti to pozitīvo, jā, tātad nevis tik daudz par rezultātu, jā, ka tu esi malicis, tev ir izdevies atdalīt to vāramo sāli no smiltīm. Bet tātad pateikt to, ka tieši uzsvērt to, ka tas skolēns ir varējis saprast, ka šīs atšķirīgās fizikālās īpašības ir palīdzējušas atdalīt maisījumu, tātad atšķirīgi ir bijusi vielas šķīdība ūdenī, un mēs redzam, ka ne visas tās darbības, kas bija aprakstītas darba gaitā, ir precīzi veiktas, bet šī gadījumā tās nav ietekmējušas to rezultātu. Un tāpēc svarīgi ir pateikt varbūt to, ka šajā gadījumā tas neietekmēja šo procesu, bet iespējams, ka citā reizē, kad mēs to darījām, kad tiks veikta filtrēšana, šī kļūda tātad rezultātu ietekmēs. Un tātad atkal, manuprāt, to pašregulāciju varētu veikt šādi, kad mēs vai nu iesakam, vai lūdzam viņam pašam izdomāt kādu paņēmienu, kā darba gaitu ievērot precīzāk. Šī gadījumā es tā iedomājos, jā, ka tas varētu būt, kad
skolēns atzīmē, kuru darba gaitu, nevis tikai izlasu visu darba gaitu un tad sāk darboties, bet precīzi izlasa darba gaitu, atzīmē soļus, ko viņš ir izdarījis, un tad tātad var iegūt to precīzāko rezultātu. Bet tad šeit var būt tāda gan tāda kā padoma došana, gan tāds atvērts jautājums par to, kas droši vien būs efektīvāk, kā skolēns tad nonāk pie šiem secinājumiem, kas viņam varētu palīdzēt nākotnē. Nu, lūk, šeit šie 3 piemēri, kuri varbūt mums palīdzēs domāt par to, kā tad efektīvāk, kā tad to atgriezenisko saiti, ko mēs sniedzam skolēnim, padarīt efektīvāku. Šeit nākošā slaidā esmu ievietojusi vairāk tādai lasīšanai, varbūt pēc semināra, tātad snieguma līmeņa aprakstu par atgriezeniskās saites sniegšanu skolēnam, kas ir Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovācijas centra izveidots, un kur arī tātad šī atgriezeniskā saites sniegšana, to, kā skolotājs sniedz atgriezenisko saiti, ir sadalīta 4 līmeņos, kurus arī iepriekšējos piemēros mēģināju ietvert. Tad arī esmu priecīga par to, ka daļa no jums ir pirms jau semināri man uzdevuši jautājumus par atgriezenisko saiti, un tātad bija tādi ierosinājumi, kad varētu apskatīt dažādus paņēmienus darbā ar atgriezenisko saiti. Nu, šoreiz izvēlējos tā kā sākotnēji tomēr tādu vairāk teorētisku pieeju, jo īstenībā bez šīs mēs nevaram arī izvēlēties tos atgriezeniskās saites sniegšanas paņēmienus, jo paņēmienu ir daudz un nav tā, ka katram paņēmienam būtu kaut kāda tāda universāla vērtība. Mēs varam katru no šiem paņēmieniem izmantot kādā no iepriekš aprakstītiem 4 līmeņiem. Un tātad svarīgi ir izmēģināt šos paņēmienus un tad mēģināt saprast, kādas ir šo paņēmienu stiprās vājās puses, pret kuriem sasniedzamiem rezultātiem un kurā stundas tātad daļā labāk izmantot katru no tiem. Nu, pavisam īsi ilustrēšu dažas no šīm metodēm, bet šīs, protams, nav vienīgās, ja? Tātad 3P metode, kuru tad, manuprāt, ir vērts praktizēt tādā skolēnu savstarpējā vērtēšanā, paslavē, pajautā un piedāvā, tātad, kad skolēni novērtē otra skolēna darbu. Tāpat tās snieguma līmeņa apraksti, kurus arī katram skolotājam ir vairākas reizes jāizmēģina, lai gan skolēni
saprastu, kā lietot snieguma apraksta līmeņus, gan arī pašiem skolotājiem taptu skaidrs, uz kuriem sasniedzamiem rezultātiem ir vērts izmantot snieguma līmeņa aprakstus. Tātad šī prasme skolēniem strādāt ar snieguma līmeņa aprakstiem ir ļoti būtiska, lai tiešām viņi sasniegtu to cerēto efektu. Tāpat atbilžu lapas, kas ir diezgan populāra atgriezeniskās saites sniegšanas veids. Šeit arī ir jāskatās, lai ar šo paņēmienu mēs tiešām iegūtu efektīvu atgriezenisko saiti, jo, ja tā ir tikai atbilžu salīdzināšana, tad šī tā atgriezeniskās saites efektivitāte būs samērā zema, bet ja skolotājs ir pamanījis galvenās kļūdas un vada kļūdu cēloņu analīzi vai nu visai klasē vai skolēnu grupai vai individuāli, protams, ka šī metodas efektivitāte krietni ceļās. Tāpat populāra metode ir izejas biļete, kur pēc stundas, tad stundas pēdējā daļā skolēni izpilda uzdevumu. Un parasti arī saņem atbildi par to, vai uzdevums ir pareizi izpildīts vai nē. Un te jāņem vērā, ka šī vairāk būs atgriezeniskā saite skolotājam. Jā, šādā veidā izmantojama netik daudz pašiem skolēniem. Tad tāda metode kā 360 grādi, kura ietver sevī to, kad par kādu jau tādu varbūt darbietilpīgāku sasniedzamo rezultātu, skolēns saņem atgriezenisko saiti no dažādām pusēm. Piemēram, arī es, gatavojoties šim semināram, tātad konsultējos gan ar skolotājiem, gan ar saviem kolēģiem projektā, citu priekšmetu metodiķiem, gan ar ārējiem ekspertiem. Un pateicoties šīm konsultācijām, varēju uzlabot šo semināru, šī semināra saturu. Tāpat jebkura no šeit nosauktajām metodēm ir labi izmantojama, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka nav universāla pati par sevi. Ja? Tāpēc man likās svarīgi ņemt vērā iepriekš runāto par to, kā palielināt atgriezeniskās saites efektivitāti. Un, protams, vēl viens aspekts, par kuru mums šodien noteikti ir jārunā, ir tātad atgriezeniskās saites veidi. Jo, ja mēs gribam, lai mūsu ieguldītais darbs atgriezeniskās saites sniegšanā nestu augļus, tad ir ļoti svarīgi, lai skolēniem arī būtu prasmes, šīs pašvadītās mācīšanās prasmes, kas viņiem palīdzētu saņemt šo atgriezenisko saiti. Un arī šeit pētījumi rāda, ka tieši pašvērtējuma prasmju veidošana tieši tātad atgriezeniskās saites sniegšana klases biedram ir tā, kas ļoti palīdz skolēniem izveidot šīs prasmes, saņemt atgriezenisko saiti. Jo, ja tu pats sniedz atgriezenisko saiti vai klases biedram, tad arī izproti to, kādu atgriezenisko saiti saņem vai no viņiem, vai no skolotāja. Un šeit, lai mūsu seminārā
ienestu vēl papildus dzīvīgumu, tad esmu atlasījusi 3 atgriezeniskās saites, tādas tā kā sniegšanas piemērus, kurus var noskatīties video. Video ir no atkal jau pieminētā Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovācijas centra mājaslapas. Šeit man ir atlasīti ļoti īsi piemēri, bet, ja gribat, tad jūs varat arī noskatīties šo ne tikai šo īso stundas fragmentu, bet arī tātad, vairāk no šīs stundas viņu mājaslapā, kas šeit ir norādīta. Mēģināsim tad apskatīt tātad pirmo fragmentu. Tā, ceru, ka mums izdosies. Tā. Ķīmija vidusskola. Jonu reakcijas. Sasniedzamais rezultāts – skolēns prognozē jonu apmaiņas reakciju iespējamību, pamatojot to ar jonu savienošanās iespēju. Jūs redzēsiet stundas fragmentu, kurā skolēni izmanto pašnovērtējumu. Pievērsiet uzmanību, kā skolēni izmanto pašnovērtējumu. Patiesībā to, vai reakcija var notikt, vai šī te jonu apmaiņas reakcija nevar notikt, to var prognozēt, pamatojot šo savu prognozi ar to, vai tajā šķīdumā ir joni, kas, vārds sakot, savstarpēji var savienoties, vai tajā šķīdumā nav joni, kuri var savienoties, tātad prognoze reakcija nenotiek. Respektīvi, tātad mums šodien jāiemācās prognozēt šī te jonu apmaiņas reakciju notikšana vai nenotikšana, pamatojot tātad šo te savu prognozi ar domu, vai tur tajā šķīdumā ir joni, kas savstarpēji var izreaģēt, saistīties, vai tur tādu jonu nav. Tas tātad ir mūsu šīs te stundas, ja tā varētu teikt, šis sasniedzamais rezultāts iemācīties bez kaut kādas eksperimentēšanas, pateikt, vai tā jonu reakcija notiks, vai tā jonu reakcija nenotiks, ja mums ir ziņas par to, kādi elektrolīti konkrēti šajā te reakcijā iesaistās. Labi, un lūk, tātad, lai pēc tam stundas beigās mēs varētu mazlietiņ arī padomāt par to, vai mums katram tiešām izdevās stundas laikā šo te prasmi prognozēt, apgūt, vai mums neizdevās. Es iedošu tagad jums tādas mazas, kā teikt, stundas gaitai līdzi sakojamās lapiņas, ar kuru palīdzību mēs tātad, gala rezultātā sapratīsim katrs, vai mēs varam vai nevaram izdarīt to, ko mēs šodien gribējām iemācīties. Lūdzu. Tātad šīs lapiņas turam tā kā mazlietiņ pa ķērienam, bet tādu īpašu uzmanību, tātad, lai mēs no domas nenovirzamies, par to, ko mēs gribam šodien samācīties, kā apsolījis stundas sākumā, pamēģiniet aizpildīt šo te tā saucamo pašnovērtējuma lapu, kurā tātad esmu sarakstījusi šīs te prasmes, kuras tātad mums bija jāapgūst, un jūsu vērtējums, jūs sapratāt, tātad būtu jāsniedz šajā 3 ballu sistēmā. Mums tātad šis te prasmju pašnovērtējums 1, 2, 3, jūsuprāt, izvēlaties no šiem skaitļiem. 3 ir vis tā ideālākā. Ja? Vispilnīgākā prasme saka, ka tur vairs nav ko pilnveidot, tad rakstam 3. Labi. Ja? Un tagad Esterēja ar Maretu ir jau sākušas apspriest un salīdzināt savas apgūtās prasmes. Parunājieties un gala rezultātā nonāciet pie secinājuma, kurš kuram var palīdzēt iemācīties to, kur acīm redzot jums vēl vajag kaut ko papildināt.
Tas trešais, kādas tas trešais? Tu es nezinu, vai es varu. Tas nav... Tas jau nav tāds šitais. Kā skolēni izmanto pašnovērtējumu? Stundas sākumā skolēni uzzina sasniedzamo rezultātu un saņem sniegumu kritērijus, kas izmantojami stundas laikā. Stundas beigās skolēni izvērtē apgūtās prasmes, vienojas par sadarbību, prasmju pilnveidei. Tātad, ko mēs varējām ieraudzīt šajā fragmentā? Šeit jau ļoti labi fragments tika samontēts tādā ziņā, ka mēs ieraudzījām arī to pašu stundu sasniedzamo rezultātu un to, ka tātad stundā tika apgūta prasme tātad prognozēt jaunu reakciju iespējamību un rakstīt, tātad attēlot to ar molekulāriem jonu un saīsinātiem jonu vienādojumiem. Un tātad šajā pašnovērtējuma lapā mēs arī ieraudzījām tieši to procesu, ka procesa soļiem bija veltīti atsevišķi kritēriji, pēc kuriem tad skolēni centās izvērtēt, tad stundas gaitā viņi vairāk kārt prognozēja un rakstīja šos reakcijas vienādojumus, un tad stundas beigās viņi izvērtēja, kā viņiem veids. Tātad šeit skolēni tātad mācās veikt šo pašvērtējumu un atbilstoši apgūst šīs te prasmes arī saņemt vērtējumu tad, kad saņemt atgriezenisko saikni, es atvainojos, tad, kad tā tiek sniegta. Labi, vēl pamēģināsim vēl vienu fragmentu. Tā kā laiks mūsu semināra laiks arī tuvojas beigām, tad es pārlekšu vienam, piemēram, pāri un ielūkosimies vienā bioloģijas stundā, kurā notiek skolēni veic savstarpējo vērtēšanu. Bioloģija 7. klase. Šūnas uzbūve. Sasniedzamais rezultāts – skolēni skaidro šūnas uzbūvi, izmantojot pašu veidotu modeli. Jūs redzēsiet stundas fragmentu, kurā skolēni sniedz atgriezenisko saiti klases biedriem. Pievērsiet uzmanību, kā skolēni sniedz atgriezenisko saiti klases biedriem. Lai mēs varētu novērtēt arī jūsu darbu, es lūkšu jums katram iesaistīties vērtēšanā. Un tajā brīdī, kad notiks vērtēšana, es lūkšu jums sākumā katram individuāli apdomāt vērtēšanu, kā jūs vērtētu, un pēc tam grupai aizpildīt šādu lapu. Un mēs vērtēsim pēc 3P principa. Savstarpēji sarunājieties, lai tas ir kopdarbs, jo jums jādod vērtējums kā grupai. Kāpēc izvēlēties kasteni? Būs grupas ļoti dažādas. Rakstam šo otrai grupai, ja? Jā. Kaut ko mazāk. Kas ir vajadzēja, ja tu? Kā domāju, Tie, kuriem ir gatavs, es labprāt ņemu pie sevis un nodod īpašniekiem. Kā skolēni sniedz atgriezenisko saiti klases biedriem? Skolēni atgriezenisko saiti klases biedriem sniedz paslavējot, pajautājot un piedāvājot. Katrs skolēns izvērtē individuāli, pēc tam grupā vienojas un sniedz kopīgu atgriezenisko saiti. Lūk, un mūsu gadījumā otrajā piemērā mēs ieraugam to, ka skolēni sadarbojoties, veido savstarpēju tādu grupu kopīgu vērtējumu, un skolotāji tātad iedod to metodi, pēc kuras tātad šis vērtējums ir
jāveic. Un atkal šī metode arī tātad palīdz skolēniem strukturēt to viņu sniegto atgriezenisko saiti, tātad liekot vispirms atrast to, kas otrai grupai ir labi izdevies, ko viņi piedāvā, un kāds būtu tas jautājums droši vien par šūnas modeli, kuru uzdotu tālāk gribētu uzdot otrai grupai. Tātad mūsu semināra noslēgums, mūsu seminārs tuvojas noslēgumam, un tādēļ vēl pavisam īsi tātad atgādne par to, kas tātad būtu, par ko būtu jādomā skolotājiem, plānojot atgriezenisko saiti katrā stundā. Un tātad jāievēro šī struktūra, kas konkrēti norāda to, kas ir izdevies, kas ir jāpilnveido. Atgriezeniskai saitē ļoti svarīgs ir saulaicīgums, jo ātrāk pēc uzdevuma skolēni saņem atgriezenisko saiti, jo efektīvāk tā ir. Tātad izvērtējam, kādu metodu mēs izmantosim saistībā ar sasniedzamo rezultātu, un tātad atgriezeniskā saite kopumā fokusējas uz skolēna darbu, attieksmi, nevis uz kādām skolēna personiskajām īpašībām. Līdz ar to būsim pabeiguši šīs dienas semināru, un gribu tātad beigt semināru ar šo pēdējo slaidu, tādu kā savu refleksiju par to, kā tad asociēt, kas ir efektīva atgriezeniskā saite. Un, manuprāt, kad ir vērts salīdzināt šo atgriezenisko saiti ar mēra instrumentu, kas ir skolotāja rokās, un tas ir nevis tāds instruments, kas rāda tātad, cik tālu vai tuvu skolēns ir sasniedzamajam rezultātam, bet gan tāds instruments, kas parāda to virzienu, kurā skolēnam ir jādodas, lai viņš sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Tas tad arī īsumā šodien viss par atgriezenisko saiti. Paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos nākošajos semināros.